Mani sauc Santa. Man sauc Kaspars, un mēs esam. Ir viegli sēdēt uz dīvāna. Pāris nedēļas atpakaļ, kad tika paziņoti Supernovas dalībnieki, Kaspars man atsūtīja ziņu ar sarakstu, kas piedalīsies Supernovā 2024. gadā. Un kāds man bija pārsteigums ieraudzīt? Jau raudi. Jā. Mūsu izvēlēto grupu mūsu īpašajai dienai. Es viņus ieliku top 2, un es sāku domāt, ka viņiem pārāk labas izredzes uzvarēt. Tāpēc priekš manis tas bija masīvs uztraukums, ka man nav tik daudz orgānu, kurus ziedot, lai viņus apmaksātu. Jā, nav problēma grupā. Problēma nav grupā. Problēma ir mūsu budžetā. Ubagi. Tāpēc mēs nonācām pie Supernovas ballītes divatā mājās, lai noskatītos. Un mums bija daudz ko teikt. Mums bija ļoti daudz ko teikt savā starpā vienam otram. Un tāpēc dzima šis koncepts ir viegli sēdēt uz dīvāna, jo mēs neesam eksperti. Mēs galīgi neesam eksperti mūzikas jomā. Mēs esam eksperti vienkārši, kā latviski saka, gudri dirst. Tāpēc sveicam mūsu pirmajā video. Cerams, ne pēdējā. Respektīvi, ideja ir apspriedīsim šodien tos 10 dalībniekus, kuri tika tālāk uz finālu, jo tiem vēl ir iespēja mazdrusku uzlabot savu šovu. Un varbūt kāda no šīm idejām aizies tur tālumā, un viņi izmantos viņu, ja tiks tālāk līdz Zviedrijai. Es nedomāju, ka viņi paspēs kaut ko samainīt līdz Zviedrijai, bet varbūt, kad viņi, nevis līdz Zviedrijai, bet līdz finālam, miskūzī. Es nedomāju, ka viņi paspēs kaut ko samainīt līdz finālam, bet varbūt Zviedrijā viņi varēs ņemt kādu no mūsu padomiem vērā. Redzēsim, vai jūsu viedokļi sakritīs ar mūsu viedokļiem. Tāpēc nekautrējieties rakstīt komentārus. Un tāpēc sāksim no... Ar ko mēs sāksim? Nav nejausmas. Ar tādā secībā, kādā viņi uzstājās. Jā. Jēzus Marija. Nu, pirmais, ko mēs skatījāmies, ir... Aleks Silvers. Aleks Silvers. Nav nejausmas, kas tas ir. Es nezinu tādu, ko man tas var gribēt. Es to Latgales. Aleks Silvers ir... Nu, es neteikšu, ka viņš ir ļoti zināms, bet viņš ir zināms mūziķis Latvijā. Viņam ir sava studija. Man ir mazliet bias, jo es viņu pazīstu personīgi un man viņš patīk kā cilvēks. Līdz ar to, nu, man ir grūti teikt sliktas lietas par kādu, kuru es pazīstu un kurš man patīk. Tāpēc to darīšu es. Man patika vibes, man patika sākums, man patika, kā viņš izskatījās, man patika šovs. Man nebūtu kauns, ja viņš aizbrauktu uz Eirovīziju. Absolūti nebajas, vai ne? Tas ir pilnībā unbias viedoklis. Es neesmu tikpat optimistiskās domās, jo man tiešām nav biased uz šo mākslinieku skaidri redzams. Tā dziesma vienmēr mani pieviļ pie piedziedājuma. Tas tā kā gaidi to piedziedājumu, kad viņš atnāks, bet viņš nekad neatnāk. Tam es piekritīšu. Jā, viņam ir tā skaistā augstā nots, ko viņš dzied un ko viņš spēj noturēt un kas ir forša, bet tas ir arī man pietrūka nedaudz tas piedziedājums, tā kā bišķi vairāk. Varēja būt tāds bišķi kečīgāks. Ja viņš aizbraukt uz Zviedriju, no mana viedokļa, es pamainītu to mazliet, kāds ir akcents uz pašu mākslinieku. Jo viņš kaut kā vismaz tajās gaismās, kas ir vietējā pusfinālā, ļoti pazūd. Jā, tā bija vienīgā lieta, ko es līdz šim varēju paspēt izdomāt. Kad, un es viņu paņēmu. Jā, tu viņu paņēmi, ka baigi pazūd gaismās, un tā kā varbūt uztaisīt mazliet gaišāku un mazliet vairāk akcentu uz viņu pašu. Nē, es uz sejas kritis. Moody un heartbroken and shady. Bet mēs gribam tevi redzēt. Šovs priekš pusfināla laikam ir. Viens no labākajiem, būsim godīgi.
stipri nepiekrītu, bet katram savs. Tāpēc mēs esam šeit, lai parunātu par šitām lietām. Jā, jo mēs mājās negribam strīdēties. Tāpēc mēs iesaistam jūs. Ok. Tu pateici visu, ko tu gribēji par Aleksu? Jā, es baidos vairāk teikt. Aleks, tu man vēl esi parādā garneļu tako. Just to remind you. Keys! Absolūti nebajas viedoklis. Pilnībā vienkārši neietekmēts un tīrs. Tas nav nosākt. Bet mums taču nav. Tagad beigsies. No kāda starpība? Tu zini, tu jau redzēji. Kā? Sāc no jauna. Man liekas, ka tu tehnoloģijas jūs. Es esmu šitas milēnis. Mileniāls. Es esmu boomeris. Es nezinu. Tu pa boomeris taču nesi. Pasē milēnis, mugurkaulā boomeris. No, izskatās, ka tev ir daudz, kas sakāms par šo priekšnesumu. Man šķiet, uz šo priekšnesumu mēs abi piekritām, ka mēs īsti nesapratām klavieres. Jā, es visu laiku skatoties domāju, tā kā, kāpēc viņas tur ir, jo viņas fonā praktiski nevar dzirdēt vispār. Ir tikai viena vieta, kur viņas var actually dzirdēt. Un tad es domāju, nu, tā kā, no vienas puses video pats kā tāds, kā uzstāšanās neliekās tik trakiem, bet ja būtu klavieres, tāds kāda jēga tev likt klavieres, tā kā tu tur tā kā taisi to bītu, bet tu to dari uz klavierēm, bet... Jā, pati pārģērbšanās ir labs... Izņemot tā vieta, kur viņi izskatījās pēc lufas. Dušas žēlējas španģa. Dušas žēlējas španģa, lufas. Lufa. Tā man patika viņas balss, man patīk, ka viņa jūtās ļoti ārti uz skatuves, un tā kā viņa izskatās, ka viņa ir... Man patika tas, kur viņa rādīja ar rokām, ka tas ir tā kā pulksteni. Tas bija tāds nice movements, bet tā klavieres un tā kasta, jā. Varbūt tur ir kāda dziļāka doma vārdos, kurus mēs tā līdz galam nesapratām, bet... Es domāju, ka mēs bez viņa mierīgi varējām iztikt. Man šķiet, es tikko sapratu. Es tikko sapratu, ka viņš dziesmas sākumā noliek kastīti sev blakus, kur ir gaisma. Un viņš spēlē tās klavieres. Un viņa ir kubā, kas ir ar gaismu. Respektīvi tā kastīte ir viņa. Un es pieņemu, ka viņa ir domāta kā tās mazās balerīnas, kas griežās, jā. Bet mums pagāja 3 reizes, kamēr mēs noskatījāmies video, kamēr mums pieleca. Bet redziet, tā ir tā problēma. Viņa ir tur kastīte, bet grūti saprast, ka viņi ir savienoti. Jā. Vismaz mūsu vecuma gājuma cilvēkiem. Mileniāļiem grūti saprast. Kā nākošos mēs skatīsimies papīra lidmašīnas. Nu, tavs pirmais judgments. Kāds ir tavs verdikts? Skarps! Nē, man papīra lidmašīna dziesma, pati dziesma šķiet viena no labākajām, jo viņai ir tas catchy piedziedājums, tas la, daļa, kuru viegli atcerēties, viegli imitēt, viegli pielikt kādu kustību, ko viņai klāt, lai pēc tam Eirovīzē visu atcerēt, jo balsotājs, kamēr iziet cauri visām tām dziesmām, viņš šo varētu vēl atcerēties, jo... Jā, viņa tāda memorable. Viņa ir vienkārša, viņai ir labs piedziedājums, laba balss. Viņiem bija tik tā kā video, ka viņi prasa suggestionus, prasa viedokļus, un mēs varbūt esam par vēlu, bet labāk vēlu nekā nekad. Varbūt ne šajā gadījumā, bet in general. Es pārmainītu visu personu, kā ir atspoguļota tā toksiskā meitene, jo priekš manis viņa stereotipiski runājot neatgādina toksisku meiteni. Es viņu būtu uztaisījusi pilnīgi savādāku savā prātā. Kaut ko varbūt man uzreiz prāts iet uz rozā. Kaut ko, kas tā kā liktu arī pievērst uzmanību viņai, jo tā kā tā dziesma pati par sevi, jā, protams, mēs skatāmies uz grupu.
bet viņi dzied par to meiteni. Un tā kā tu gribi viņu redzēt vairāk, un melns tā kā uz tā fona pazūd. Jo priekš manis viņa izskatās pēc normālas meitenes, un tas nestrādā šajā gadījumā. Viņa izskatās pārāk adekvāta, lai būtu toksiska. Jā, vai ne? Es saprotu, ka tā kā daudzas adekvātas meitenes ir toksiskas, bet... Ko tu gribi tagad pateikt? Nē, es vienkārši tev piekrītu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tad nākamā bija Avei? Avei? Jā. Avei? Viņa ir Ieva, bet Avei no otras puses. Jā. Man ļoti patika viņas intervija, bet viņas priekšneslikums galīgi nebija. Man likās, ka tas, es nezinu, krāsotāji trepes, tās ir tā kā, makes it awkward, vairāk nekā palīdz viņai, un tad vienā brīdī dejotājs viņu pagriez tā, ka viņa meklēja kameru, un viņi nevarēja viņu īsti atrast. Un tā kā tu redzi to paniku viņas acīs, es saprotu, ka tas ir tā kā supernovas pusfināls, un tā kā tu gribi parādīt sevi no labākās puses. Un tā, un es nesaku, ka viņa darīja sliktu darbu. Viņa noteikti nav pati sliktākais priekšnesums, ko es redzēju. Bet es domāju, ka she could do so much better. Tā kā man tik ļoti žēl, ka viņa didn't do better. Ja viņa tiktu finālā uz Zviedriju. I would ditch those krāsotāju trepes. Stalažas. Es domāju, ka pašas stalažas kaut kādas var arī palikt. Respektīvi, viņai var arī tas stalažas palikt kā kaut kāds tas, no kā viņas iziet, bet viņai vajadzētu tā kā noiet no viņam nost. Jā. Viņai vajag iziet tautās. Jā. Nevis tikai palikt uz tām stalažām kā. Un dejotājiem vajadzētu darīt mazāk. Jā. Es gribētu varbūt vairāk redzēt no dziedātājas pašas. Jā, mazus atgādina kaut kādu šito tranzītu. Jā! Tas tā kā nevar saprast, vai uzdrasiens vai nē. Mānā gada gājuma cilvēkam tas nav uzdrasiens. Es vēl tagad atceros, kā pa 2 latiem pirku kaseti tranzītajam. Es tā kā saprotu, par ko ir runa. Es varu sākt. Man patika gaismas. Man patika, ka viņam bija actually pilna grupa uz skatuves. Bungas. Man patika zilie toņi. Man patika, kā viņš ir apģērbies. Pati dziesma? Nē, nav priekš manis. Vairāk trūkst tā tīri šova. Tas arī viss. Jā, jo viņš tikai dzied. koncertā. Viņš kā koncertā, kā uz džēza skatuves vienkārši nodzied savu to daļu. Un dziesmas, nevis dziesma, bet fons, tas video, kas tur tās kā ūdens ir īsti neko nepastāst. Es pat nesapratu, ka tas ir ūdens. Man izskatījās kā mēnesis. Jā. Nepasaka pilnīgi neko par dziesmu. Ak, nē. Viņi mani pārsteidza. Es būšu godīga. Man likās, ka no tik jauniem cilvēkiem tik labu šovu un dziesmu nevar sagaidīt, jo viņi tā kā... Tas varbūt slikti izklausīsies. Bet es biju gaidījusi kaut ko sliktāku pēc viņa intervijas. Man ļoti patika. Es domāju, dziesma. Pēc tā, ko mēs dzirdējām no tās paudzes, izpildīta Ekto, mūsu... Jā, latiņa bija ļoti zema. Latiņa bija diezgan zema. Es biju patīkami pārsteigta, kad no Gen Z var sagaidīt arī tik zemu toni un tembru. Man šķiet, Gen Z ir atšķirīgi savā attieksmē, nevis balss tembrumos. Tā tev varētu likties, bet visi, ko es esmu satikusi, meitenes izklausās pēc čaļiem un čaļi izklausās pēc meitenēm. Do you wanna fight? You insulted visu generation par viņu balss tembru. Es neesmu vainīga, ka viņi izklausās kā meitenes. Man patīk tas pats sākums, kad viņi samainās vietā. Pieceļās tur, kur tās gaismas sarkanās. Un tad viņi mainās vietām, bet tad vairs nav nekā tam līdzīga. Bet tas, ko viņi darīja tajā brīdī, kad viņi mainās, būtu forši, ja viņi to kaut kur vēl izmantotu. Potenciāls katrā ziņā viņam ir liels, manuprāt. Es domāju, ka potenciāls ir. Es domāju, ka viņi turpināt, tad viņas var arī kaut ko sasniegt. Bet tā dziesma vairāk izgās kā latviešu autorija. Jā, godīgi priekš Latvijas, man liekas, ka tas ir tāds diezgan normāls hits. Man patīk viņa dziesma. Jā.
Nu, Tad nāk mūsu mīļākais priekšnesums pēdiņās. kādās pēdiņās, tev pašai pēdiņās man patika. Mhm. Jā, nākamais ir Ekto ar Outsiders. Es, ja godīgi, tā pati dziesma izklausās pēc kaut kā tāda, ko es nezinu, kad būtu mazāks, vai kad es mācos, piemēram, gitāru un pirmos akordus zinu, un tad es izliekos, ka es protu dziedāt. Un tā dziesma, es nevaru viņu saprast. Es nevaru saprast, kas viņai tik skaists, kas viņai tik patīk. Es vispār nesaprotu, kā viņa tika Supernovā iekšā. Tā kā, kādi bija citi kandidāti, ja šis ir tas, kas tika iekšā. Un tas ir tas, kas mani kā mūziķi sagrautu. Jo, ja es tagad skatītos, jo kā bija rakstīts LSMLV, man šķiet, tur bija 100 iesūtīti dalībnieki, 100 dažādi dalībnieki ir iesūtījuši savas dziesmas, vai pat man šķiet, tur bija vienā rakstā uz 130 kaut kas vairāk. Un es te vienkārši kā mūziķis, es būtu iesūtījis savu dziesmu, un tad skatos Supernovas pusfinālu, un es redzu šo, un es domāju pie sevis, es netiku, bet viņš tika, un tad, kad viņš tika arī finālā. Es domāju, ka, ja es būtu Amsterdamas grupas cilvēki, un es redzētu, ka viņš tiek finālā, un mēs netikām finālā, es būtu ļoti vīlies. Skaidri redzams, ka esmu pa vecu šitam. Es nesaprotu. Es arī Es šito televīziju nesaprotu, tas nav man. Tas ir... Jāpajautāt manam brālim mazajam, varbūt viņam patīk. Ja viņš tiktu uz Zviedrijas finālā, es teiktu, nebrauc. Es arī Paliec mājās. Es ietu sēdēt šķūnī, norautos no visa interneta, no visas publikas, no visa, un es negribu dzirdēt šo dziesmu nekad vairāk. Dons. Dziesma skaista. Ļoti skaista. Spēcīga balss. Ļoti spēcīga balss. Bet šovs bija... Es pamanīju vairāk detaļas nekā iepriekš, kad mēs skatījāmies televīzijā, kad bija tiešraide. Es tagad iedomājos, skatoties, man ļoti patika tas ar laternām, tas akcents, ka viņas tā kā spožākas paliek. Tā kā es iepriekš viņu neredzēju, tāpēc man viņš likās tā kā nice touch. Žēlēt mierīgi paņemt no tā videoklipa, kas viņam bija šai pašai dziesmai, to apģērbu. Tos pašus dejotājus. Tos pašus, nu, es nenosaucu par dejotājiem, Nu, labi, par plikpaurus, tos plikpaurus. Viņš varēja paņemt no tā paša videoklipa, piemēram, plikpaurus, tie paši plikpauri, un uztaisīt skatu maz drusciņu tumšāku, salikt apkārt tos dejotājus tādās tumšās tajās ēnās, viņi tur var saukt to kratīšanās deju, ko viņi tur taisīja tajā video, kur viņi rakās iekšā zemē. Un tad, kad viņš iet uz to piedziedājumu, viņi var tā kā iznirt no savas tumsas un viņu sagrābt un turēt. Un kad viņi viņu tur, viņš tā kā laužās ārā ar to savu spēku, ar to savu dziesmu. Un pat, ja viņš nevarētu dabūt tos plikpaurus, jo plikpauri ļoti pieprasīti, acīm redzot, viņš varētu salikt manikenes apkārt. Jo viņš tā kā klīst ar savu to dziesmu, ar savu to sāpī caur to. Tas, ko es vēl iedomājos, ja tu negribi tā kā atkārtoties un negribi to pašu, kas tev ir video, es domāju, ka būtu bijis foršs nice touch, kad būtu dejotāji, nu vismaz 4, es domāju, ar 4 būtu pieticis. Kad viņi tā kā sākumā ir tajos dūmos, kas ir uz grīdas, viņiem ir pelēkas krāsas tie apģērbs, kad tu viņus īsti neredzi, un kad viņš sāk dziedāt, un kad ir tā kā kaut kāda augstāka nots, ka viņi tā kā ceļās un mēģina viņu tur piespiest pie zemes, kā, nu, tā ir video, viņi arī viņu parstīja un tā. Kāds ir mākslinieku? Kitty Cat. Kaķīšu dziesma. Paliksim pie kaķīšu dziesmas. Nu? Es domāju, šī dziesma ir diezgan catchy. Vismaz tas piedzīvojums, jo visiem, kas būs Eirovīzijas finālā, viņam ļoti viegli atkārtot to. Es arī atceros no TikToka, nu, tā kā citu valstu cilvēkus, kas tā kā, nu, skatās un seko līdz Eirovīzijai un skatās, ko katra valsts atlasa. Un taisa video, viņiem patika šī dziesma. Es domāju, ka no priekšnesumiem man šķiet šis bija vislabāk sagatavotais.
labi uztaisītas gaismas, kas tur ir. Viņiem ir uztaisīta laba tā kečī kustība, tā deja. Tāpēc priekš manis no visiem, kas šodien, ne šodien, pusfinālā piedalījies, tā bija pat labākā tīri no šova aspekta. Man ļoti patika viņas dejotāja. Man vispār patīk pats vibes, man patika tieši tāpatās, kā tu teici, ka viens no priekšnosacījumiem, kas ir viens no labāk sagatavotajiem, es domāju, varbūt vislabāk sagatavotajiem, es arī piekritīšu tev, even though Alex Silvers man arī ir favorīts. Es tev jāgriež ārā. Skatīsimies uz mūsu, kā viņam vārds? Edvards. Nu, mans viedoklis paliek nemainīgs. Viņam būtu jābūt uz platformas, meitenēm būtu jābūt aizmugurē. Mazāka ģitāra, everything else is fine. Es arī varbūt ieteiktu, tas, ko es pamainīju arī finālā, ir tas, kā viņš spēlē to ģitāru. Jo tas ir tieši tas pats, kas ar to TikTok dziesmu, ka tu redzi, kā tur močī pa tām klavierēm, bet nekas neskan. Un te ir tieši tas pats tīpaši vienos dažās brīžos, kad viņš tur aktīvi trīnškina savu aparātu, bet tas Skaņas nav. Skaņas nav. Tā kā nesakrīt tas, ko viņš dara ar to, kas skan. Jā. Un tajos brīžos tad viņam būtu jāizdomā kaut ko darīt. Jā. Jo tu uzstājies, tu domāji, ka varbūt cilvēki nepievērsīs tādām mazām niansēm kā uzmanību. Bet redzi, ka tomēr es pievēršu uzmanību. Jā, mēs uz dīmāni nekā labāka nav ko darīt, tā ka mēs pievēršam uzmanību gan tavam augumam, gitārai un dejotājām un bundziniekām. Vispār, man ļoti patīk backvokāls. Man šī dziesma patiesībā patika. Dziesma ir forša. Man patīk tas vibes uz skatuves, arī noteikti klātienē bija ļoti forši klausīties. Bet, jā, tās mazās lietas, lai viss būtu proporcionāli. Ok, ieslēdz iekšā. Tu ieslēdz? Labi. Tu domās, divreiz celšos? Kas man nav ko darīt? Viss gūzīgi. Manā vecumā. Tātad mēs esam apskatījuši visus māksliniekus, mēs esam devuši savu feedbacku, mēs esam devuši savas domas, mēs kā nozares eksperti. Jā, no tā dīvāna. Jā, esam devuši savas domas. Nu, Kaspar, tagad ir pienācis tas īpašais brīdis, ka tev ir laiks dot savu top 3. Man ir savs mikrofons vispār. Paldies. Okay. Es savā top 3 liktu pirmajā vietā, visdrīzāk. Sākumā man nebija pirmā vieta. Pirmā vietā sākumā man bija papīra lidmašīnas, otrajā Dons. Bet pēc mūsu apspriešanās, jo es sākumā visu laiku domāju, ka papīra lidmašīnām var uztaisīt labāku šovu nekā Donam, jo tā dziesma ir more catchy. Bet pēc tā, kad es sāku domāt par to manikeniem un tie cilvēki starp Donu un starp manikiem, tad Donu tur vai no tiem dūmiem iznāk tās meitenes dejotājs. Es sāku domāt, ka īstenībā Donam ir ļoti liels potenciāls arī šovu uztaisīt, tāpēc es laikam liktu Donu pirmajā, papīra lidmašīnu es noteikti otrajā, jo viņiem ir laba dziesma, tie pietrūks mūsu šova. Un tad trešajā vietā priekš manis ir Kitty Cat dziesma, jo viņai ir catchy piedziedājums. Ja viņa dabū sevi TikTok trendā, tad viņa visi zina, un viņai ir ļoti labas iespējas arī dabūt augstu vietu. Mūsu tops būs ļoti līdzīgs. Pirmajā vietā man arī ir Dons. Viņš man bija pirmajā vietā jau no paša sākuma. Es domāju, ka tad, kad aizbraucu Cake to Bake, tas bija pilnīgs kosmos. Es vispār nesaprotu, ko latviešu tauta domāja, sūtot Cake to Bake. Bet es domāju, ka šis noteikti ir Dona gads, kad beidzot viņam būtu jātiek un jāparāda mūs no labākās puses. Otrajā vietā es ieliku papīra lidmašīnas, man viņi ļoti patika, viņi bija ļoti tuvu pirmajai vietai, bet es domāju, ka viņiem, kā māksliniekiem, ir vēl vieta, kur augt, lai tiktu uz lielās skatuves un lai tiktu uz tādu pasākumu kā Eirovīzija. Šajā gadījumā es došu tomēr priekšroku Donam, lai gan viņi tomēr bija ļoti tuvu. Viņiem vēl ir ļoti liels potenciāls uz šovu, viss vēl var mainīties.
nekas vēl nav akmenī iecirsts. Varbūt viņi mūsos ieklausīsies, un ja ieklausīsies, tad mēs ieliksim vispirmajā vietā. Es domāju, ka mēs savu vilcienu nokavējām. Viņi prasīja mūsu padomu, bet mēs nesadzirdējām. Tu esi uz TikToka, tu man nepateici. Es ļoti atvainojos. Un trešajā vietā es domāju, ka Kaspars mani ienīdīs. Un varbūt kāds cits arī piekritīs Kasparam, bet es likšu Aleksu. Es vienkārši domāju, ka viņam dziesma kā tāda bija labāka nekā Kitty Cat vai TikTok. Tās bija manas Kitty Cat, es liku 4. vietā un TikTok 5. Man ļoti patika viņu... Man patika vibes, bet man liekas, ka tā Aleksa dziesma tomēr vokāli ir spēcīgāka, viņam ir vairāk tās augstās notas, un viņa ir tāda nopietnāka, un man patīk. Man patīk Donna vibes, un Aleksa vibes ir nedaudz līdzīgs. Man vienkārši patīk tāda tipa mūzika. Es neko neteikšu, man ir apnicis gulēt uz dīvāna. Ir ne tikai... Ir viegli sēdēt uz dīvāna, bet ir viegli gulēt uz dīvāna. Jā, sirsnīgi. Jā. Labi, un ar to arī ir noslēdzies mūsu vietokļu apmaiņa. Un paldies, ka klausījāties, un ja esat tik tālu uzspiežat like un subscribe. Un see you later, līdz nākošajam video. Tie bijām mēs, ir viegli sēdēt uz dīvāna. Santa un... Kaspars. He sounds so happy. Because I'm sleeping on the couch.